ar tiem noprecizēt. Tā, ja es esmu visu pareizi sapratis, tad ir sanācis iepriekš tā, ka tev ir ilgāka laika bijis jādzīvo ārzemēs un jāstāvē. Pareizi. Vispār no brīvas gribas, bet jā, es 13 gadus līdz nesenam laikam pavadīju ārpus Latvijas, studēju un dzīvoju. Jā, nu lūk, un tad tu būsi īstais cilvēks, kas man palīdzēs šo noprecizēt. Tātad, es iedomājos, ka šajā festivālā ik brīdim tiek aicināti diezgan daudz mākslinieki no ārzemēm. Ja? Tātad, tad, kad mākslinieki no ārzemēm brauc pie mums, viņi brauc uz ārzemēm. Saproti? Kur it kā. Bet mēs, lai aizbrauktu uz ārzemēm, braucam citur kaut kur. Kaut arī ārzemes ir šeit. Tātad. Jā, es tūlīt sagraušu visu ceļošanas industriju. Kāda jēga? Bet jautājums varētu būt, cik ilgs laiks ir jāpavada ārzemēs, lai tās ārzemes kļūst par tavām mājām, lai braucot atpakaļ uz šejieni, tu brauc tā kā uz ārzemēm? Vai 13 gadi ir pietiekuši? Vai atgriežoties tu brauci uz mājām vai uz ārzemēm? Īstenībā es tagad atceros, ka es arī šai festivālā esmu piedalījies iepriekš, bet patiešām tas bija kā braucot no ārzemēm, braucot kā ārzemju māksliniekam savā ziņā. Un visa tā, tiešām briljantā uzņemšana, tas viss, es jūtos, jā, es esmu, kā saka, ciemiņš atbraucis. Bet šoreiz es pirmo reizi esmu šeit šajā festivālā kā mājās, jo es esmu atgriezies un tomēr šeit ir vislabāk, bet es neteiktu, ka to var Es neteiktu, ka to var līdz galam kaut viens no mums patiešām tā dziļi iekšā izjust, ja mēs nekad neesam padzīvojuši citur un sailgojušies. Un tā tas arī bija ar mums. Tā kā šeit ir vislabāk. Oficiālajai programmai mēs esam izgājuši cauri diezgan veiksmīgi. Manuprāt, tagad sākās neoficiālā daļa.